Ūdens vīriem novembra prognoze. Ūdens vīri. Ūdens vīri būs romantiski šajā mēnesī, novembrī, tātad mīlnieki. Daudziem ūdens vīriem tiešām tas būs laiks, kad tā kārtīgi izjust romantiskās attiecības, savu partneri sajust kaut kā īpašāk, bet nevienmēr šīs ir romantiskās attiecības, tātad tā ir partnerības kārtas kopsumā. Tas nozīmē, ka arī tie cilvēki, ar ko jūs kopā strādājat, kas ir līdzvērtīgi jūsu biznesa partneri, tie ir ļoti svarīgi. Tātad sadarbība ar apkārtējiem cilvēkiem, ievērot otru cilvēku intereses, ievērot, ko šis partneris vispār man saka. Varbūt mums ir paradums viņā pat neklausīties. Tātad būt visu laiku līdzsvarā, visu laiku sajust blakus sajūtu un aprunāties un apspriesties un kopīgi izdarīt izvēles un kopīgas uzstādīt mērķus. Tātad visu laiku šis mēnesis prasa būt tādā ciešā sakabē ar otru cilvēku. Jūs jau paši zinat, kas ir tas otrs cilvēks, ar ko jūs tā kā varētu aprunāties un virzīties uz priekšu saviem mērķiem. Mīlnieki vēl nozīmē lielu nopietnu dzīves izvēli. Varbūt es pārspīlēju par dzīves izvēli, bet nopietnu izvēli, kas vienmēr saka, izvēlies atbildīgi. Ja šajā mēnesī jums kaut kas tiek piedāvāts, nesakiet uzreiz nē, paklausieties, izvērtējiet, saprotiet, salīdziniet viedoklis un paprasiet partnerim galvenais, kāds ir viņa viedoklis. Tātad šajā mēnesī jūs varat sastapt diezgan lielu, interesantu izvēli, kur jums nāks iet vai nu pa vienu ceļu, vai nu pa otru ceļu. Pavērojiet un galvenais neatsakaties. Darbs. Darbā gan ieskārsti, darbā gaidāmas kaut kādas pārmaiņas, tā var būt kadru rotācija, tā var būt priekšniecības krišana, tā var būt valdības krišana, tie ir visi negaidītie notikumi, kas ietekmē jūsu dzīvi. Protams, ka tā var būt arī atlaišana, bet ļoti bieži tā ir augstāk stāvoša personas vai paša uzņēmuma kaut kādas ļoti lielas pārmaiņas, kas apakšā strādājošos cilvēkus un tā kā pakļauj savai rīcībai, darbībai. Esiet uzmanīgi saistībā ar uzticēšanos darbā, ar muļķīgu, nepareizu uzticēšanos. Tas ir pilnīgi kaut kas cits nekā, ka es jums tikko stāstīju par biznesa sadarbību. Jā, šie cilvēki ir svarīgi, bet neesat tādi, kas pilnībā paļaujās tikai uz partnera domām un kā tu gribi, tā mēs darīsim. Ja? Tātad šeit tā var būt vilšanās, tā var būt arī šķiršanās saistībā ar sadarbības partneriem, ar piegādātājiem, ar kaut kādiem ilgadējiem klientiem. Ja? Tātad šī kārtas tornis paredz tādu dziļu satricinājumu darbā, kas atkal var uzmundrināt un likt iekarst un gribēt kaut ko darīt un spirināties un iet uz priekšu. Faktiski šīs kārtas pamatā ir Mars, kas ir pašas aktivitātes, darbības un drosmes planēta. Tas nozīmē, ka jūsos šī situācija aktivizē vēlmi cīnīties. Tas nozīmē, ka tā ir atkal jaunas iespējas un partnerattiecība. Partnerattiecībās izskatās, ka būs jāiet uz operu un jāskatās kāda baleta izrāde. Bet kopsumā šī kārts liek ieguldīties partnerībā, gan naudiskā ziņā, gan arī klātbūtnes ziņā. Liek piedalīties, pieņemsim, ģimenes mājokļu labiekārtošanā, kaut kā pirkšanā, kaut kā remontēšanā, uzlabošanā, jaunas tehnikas pirkšanā. Ja? Un es it kā runāju par nesvarīgām lietām, bet tās nav nesvarīgas lietas partnerībā. Ja? Jūs, protams, domājat, ka viss ir tikai par emocijām un jūtām. Nē, šajā mēnesī tā ir tāda kā materiāls atbalsts un iesaiste partnerībā, kas patiešām padara visu dzīvi daudz interesantāku un jautrāku. Un protams, ka te ir 3 personas un 3 pentakļi. Mums atkal jādomā, cik lielu lomu jūsu partnerībā ieņem citi cilvēki.
Jā, un starp citu, arī citi cilvēki mēdz būt bērni. Jo partnerība tas ir tie divi cilvēki, un trešais, tie varbūt arī bērni, kas augu dienu jums ir jūsu rūpju objekts, un tad padomājiet, cik daudz laika jums paliek kopā būšanai. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, saprotiet, ka šeit būs izvēle, jo 3 pentakļi tomēr ir 3, un tad tā ir nevis tikai viena izvēle, bet vēl vairāk. Tā kā šeit izvēle ir, skatieties, kā jūs paši to izmantojat. Visas durvis vaļā. Un padoms ūdensvīriem. Nu jā, uzskatiet sevi par uzvarētāju vienmēr. Tas dod vairāk drosmes, spēku un uzticību pašam sev. Un jūs taču esat uzvarētāji, vai ne, ūdensvīri? Nu, tāds interesants, manuprāt, pietiekami dinamisks mēnesis gaidāms. Un lai jums ir patiešām interesanti, tiekamies atkal.